Gudrības vārds 1, Tatjana Mikušina, lasa Jolanta Pleša, Māte Marija, 26. marts 2005. gads. Lai tuvākajā laikā manu rozāriju lasīšana būtu jūsu dzīves vissvarīgākais uzdevums. Es esmu Māte Marija, jūsu māte debesīs atnākusi pie jums caur šo sūtni. Daudzas reizes es esmu nākusi caur daudziem cilvēkiem, kuri tagad ir iemosojušies uz planētas Zeme. Es izmantoju to dispensāciju, kas man bija dota un kas ļauj izmantot to enerģiju, kur cilvēki man dod, lasot rozārijus, lai izpaustu sevi fiziskajā pasaulē. Es parādos daudziem, un tāda iespēja man ir līdz tam laikam, kamēr neizsīks enerģijas plūsma, ko jūsu sirdis sūta manai sirdī. Es izmantoju katru iespēju, lai parādītos tiem, kas gatavi redzēt un dzirdēt mani. Tagad es nāku caur Tatjanu, jo ir pienācis laiks dot jums neliels norādījums, kas jums nepieciešama pašreizējā posmā. Jūs varat iztēloties mani. Es stāvu tieši jūsu priekšā, kad jūs lasāt šīs rindiņas. Es stāvu jūsu priekšā ar rožu pušķi rokās. Šo pušķi es esmu sagatavojis jums, mani mīļotie, jums, kas tiecas un kas pavada tik daudzas stundas lasot manus rozārijus. Nepametiet šo darbu, lūdzu jūs, mani mīļotie. Es saprotu, cik daudz kārdinājumu un vilinājumu ir jūsu pasaulē, kas jums šķiet svarīgi salīdzinājumā ar lūgšanām, kuras es lūdzu jūs dot man katru dienu. Taču, ja nebūtu aktuāls prasības un vajadzības pēc jūsu kalpošanas, es jūs netraucētu. Mīļotie, nav nekādas īpašas nozīmes, kādu rozāriju jūs lasāt, vai jūs lasāt tradicionālas katoļu rozārijas vai rozārijas, ko es devu pēdējā laikā caur daudziem sūtņiem. Saprotiet, nozīmīgi ir tikai jūsu sirds tiekšanās, jūsu sirds tīrība un vēlēšanās palīdzēt visai dzīvībai uz šīs planētas. Es negribu jūs biedēt ne ar kādām priekšā stāvošām nelēmēm un kataklizmām, ne tāpēc, ka tās nebūtu paredzamas tuvākajā laikā. Kataklizmas ir neizbēgams, jo ļaudis joprojām nevēlas vērst savus skatus uz debesīm un sīksti turas pie saviem centieniem gūt baudas šajā pasaulē. Tādēļ mums ir tik nepieciešama jūsu lūgšanu enerģija. Es apliecinu katram, kas šajā grūtajā laikā katru dienu lasīs manus rozārijus, kas 100 km rādījusā no tās vietas, kur notiek jūsu ikdienas kalpošana, nenotiks nekādas kataklizmas un nelaimes. Īpaši es vēršos pie manas mīļās Krievijas iedzīvotājiem. Lūdzu, jūsu zemes lielā platība un mazais iedzīvotāju blīvums daudzos rajonos prasa no jums kalpošanu ar 2-kāršu un 3-kāršu piepūli. Krievijai iedalīta liela loma cilvēces apziņas mainīšanā, šīs apziņas pacelšanā augstākā līmenī. Tāpēc es lūdzu katru, kas dzird šo vēstījumu, lai tuvākajā laikā manu rozāriju lasīšana neatkarīgi, caur kuru no sūtņiem šie rozāriji pie jums nonākuši, būtu jūsu dzīves vissvarīgākais uzdevums. Jāveltī man viens rozārijs katru dienu. Es lūdzu jūs, es ļoti lūdzu jūs, mani mīļotie. Pie katra, kas uzņemsies pienākumu lasīt manus rozārijus katru dienu, es atnākšu personīgi un sniegšu jums rozi no savu pušķi kā manas mīlestības zīmi. Tas vēl nav viss, mani mīļotie. Es lūdzu, lai jūs lasītu manus rozārijus ar visaugstākās mīlestības jūtām, kādas vien jūs varat izjust pret jūsu planētu, pret visām dzīvajām būtnēm, kas dzīvo uz jūsu planētas. Es jūs lūdzu. Ieiet savā sirdī pirms rozārija lasīšanas, sajūtiet siltumu savā sirdī, padomājiet par mani. Es zinu, cik smagi jums būtu iemiesojumā uz zemes šajā grūtajā laikā, bet atcerieties to, cik smagi bija man, kad manu dēlu Jēzu sita krustā manu acu priekšā. Kā es jūtos, skatoties uz viņa ciešanām? Mīļotie, jūs mīlat mani, vai jūs varat katru dienu kaut dažas minūtes pirms rozārija lasīšanas sūtīt manu mīlestību no jūsu sirdīm? Tās taču nav sarežģīti. Vai jūs izpildīsiet manu lūgumu, mīļotie? Es mīlu jūs visus, es atnākšu pie jums jūsu rozārija lasīšanas laikā. Jūs noteikti sajutīsiet manu klātbūtni. Jūs varat pārtraukt lasīšanu un parunāt ar mani. Es uzklausīšu visus jūsu lūgumus, visas jūsu vēlēšanās. Es apsolu sniegt jums visu palīdzību, kur man ļaus jums sniegt kosmiskais likums. Es izdarīšu jūsu labā visu, kas manos spēkos, vai es varu paļauties, ka jūs arī izdarīsiet to, ko es lūdzu. Ticiet man, ja es nezinātu to, ko es zinu, un kas ir noslēgts jūsu acīm, es nekad nelūgtu jums to darbu, kuru tikai jūs varat paveikt. Vismazāk es gribu, lai jūs izjustu bailes, nebaidieties ne no kā. Es biju jūsu vidū, es staigāju pa zemi, un es varu jums apliecināt, ka katrs savā dzīvē saņem tieši tik daudz pārbaudīt, cik viņš spēj izturēt. Pārāk smagu karmu cilvēks ir radījusi. Šīs karmas izpirkšanai
prasa lielus upurus un ciešanas, bet Dievs ir žēlsirdīgs, un viņš dod jums instrumentus, kas ļauj mīkstināt jūsu karmu un atvieglot jūsu nastu. Nenonieciniet šos instrumentus un nenonieciniet jums doto iespēju. Es atstāju jūs. Es biju priecīgi izmantot šo iespēju, lai vēlreiz atgādinātu jums par to darbu, kas jums jāpaveic. Mēs noteikti tiksimies ar katru no jums jūsu rozāriju ikdienas lasīšanas laikā. Es esmu māte Marija.